Sveicināti! Mani sauc Māris Jansons, un es jums parādīšu, kā es parasti tradicionāli taisu savai ģimenei, saviem draugiem un arī jums. Parādīšu recepti burkānu biskvīts ar cigoriņu putukrējumu un plūmju mērci. Šai receptei mums ir vajadzīgi burkāni, mums ir vajadzīgs cukurs, milti, cepamais pulveris, kanēlis, es izmantoju rapšeļu, plūmes, mums būs vēlāk vajadzīgs mērcei, un ir arī aizmirsts produkts, kas ir cigoriņi, mūsu pašu. Ļoti interesants, to mēs arī izmantosim šajā receptē, saldo krējumu un ķeramies klāt. Sākumā mēs rīvēsim burkānus, jo jūs varat viņus rīvēt gan uz elektriskās rīves, gan arī ar rokām. Tā kā rokas darbs ir vienmēr iecienīts, tad es to darīšu ar roku. Nu tā, burkāni ir sarīvēti, vēl pēdējais gabaliņš ir atlicis. Viss, jā. Smuki sarīvēti. Nevajag uztraukties, viņi nav necik rupji, viņi izcepsies, viņi būs mīksti. Tā, tad mums ir vajadzīgās vēl viena bļoda, un tad mēs sajauksim visas sausās garšvielas. Tie ir milti, 185 grami, cukurs, cepamais pulveris, un es pielikšu kanēlu. Aptuveni 1 teikaroti. Tātad sausie produkti mums ir sasvērti, sajaukti. Mums noteikti vajag nosvērt sodu, 3,5 grami, burtiski 1,5 teikarote, un sodu vienmēr vajag izdzēst ar citronu, jo mēs negribam, lai ir tā nepatīkamā sodas garša. Un sodai vienkārši uzlējam virsū citronu sulu. Nu tā. Un tad mēs varam visas sastāvdaļas jaukt kopā. Sitīsim lielajā bļodā olas iekšā. Mazliet viņas samaisam. Tā viegli. Un tad lejam klāt eļļu. Es izmantoju rapšeļu. Viņi dod ļoti interesantu garšu. Burtiski tikai tā, lai sajaucās tās divas garšas. Nu, lūk, tad liekam burkānus. Un sausos produktus arī klāt. Te. Un to visu samaisam. Kārtīgi sastrādājam ar roku. Tad, kad cukurs sāks kust, tad paliks mīkla mazliet šķidrāka. Tā te. Īstumā būtu ļoti labi, ja viņas pastāvētu kādas 5 minūtes, tad jūs redzēsiet, viņi paliks vēl šķidrāk, un tad mēs viņu liksim iekšā formā un liksim krāsnī cepties. Nu, lūk, arī masa palikusi mazliet. Jūs redzēt, ja? Tāda vīgāka, ļoti patīkama. Tad vajag pielikt klāt sodu. Arī visu smuki iemaisīsim iekšā. Un kārtīgi samaisam. Īstenībā te var arī pielikt klāt rozīnes, varat pielikt kaut kādas mandēles, kādus citus riekstus. Liekam iekšā iepriekš ietaukotā pannā. Tā var būt cepamā panna, cepamā forma apaļa. Tā var būt forma priekš keksiem, tās var būt jaunais mūsdienīgais silikons, ko daudzos veiklos tirgo. Tas, kas jums ir mājās pieejams, to izmantot. Varat izmantot arī cepamo papīru, smuku ieklāt iekšā. Būs vieglāk izņemt vienkārši pēc tam kūku laukā. Mazliet izlīdzinām. Tā, tad liekam cepties krāsnī 170 grādos 40 minūtes. Vai kamēr gatavs? Tā, laiks ir pagājis. Ņemam ārā. Kūka ir burvīgi, pacēlsies burvīgi, izskatās fantastiski. Bet priekš kūkas mums ir jāuztais putukrējums ar cigoriņiem, kas dod fantastisku garšu.
Ar pūderu cukuru mazliet, lai balansētu to rūgtumu. Jūs varat izmantot rokas putotāju, varat izmantot arī elektrisko. Jā, mazliet. Un tad liekam klāt pūderu cukuru, lai viņš ir saldāks. Jā, un nobeigšu to putošanu ar roku. Tad mēs pievienojam klāt tos cigoriņus, kurus visu laiku slavēju. Uz šito daudzumu es pielikšu vienu tādu smuku teikaroti cigoriņu ekstraktu. Redziet, krāsa ir pazīstama, ne? Arī burtiski 3 reizes apmaisam un viss jau viņš ir gatavs, lai mēs viņu varētu likt uz kūkas virsū. Tā, vēl viena lieta, ko es gribu uztaisīt pie šīs receptes, ir tāda tā kā plūmju mērce ar žāvētām plūmēm. Un mēs viņus pievienosim klāt verdošam ūdenim. Varbūt pat mazliet pavārīsim, lai viņas kļūst mīkstākas. Un tad sablenderēsim blenderī. Ja? Tā, plūmītis ir gatavs. Mēs viņus ieliksim blenderī un sablenderēsim. Mums būs tā kā pasta, tā kā mērce. Un tad patīkam garš. Var pielikt īstenībā kādu konjaku lāsi klāt vai brendī pašās beigās pēc samalšanas. Un kūka, kur ir izcepusies fantastiski. Smuki pacēlsies, nav nekas nepielips. Ar šo kūku ir tā, ka mēs viņu varam griezt gan šitā, garniskas pusēm un krēmu smērēt iekšā, vai arī pasniegt kā desertu, kā to pasniegt, teiksim, restorānos. Tad es darīšu to otro variantu. Te smukas 2 porcijas. Jā, atbrīvosim dēli. Liekam virsū. Tagad uzliksim plūmju mērci. Un cigoriņu putu krēmu. Kad piparmēta lapiņu var pielikt. Ja. Pistācijas. Izlobīts. Vienkārši. Un uzbērsim virsū. Viss. Ēdiens ir gatavs un svētki var sākties. Labu aptīti!